Labdien, mīļie draugi! Šodien Koksnes gadsimtā, kā jau liecina nosaukums, mūsu tēma ir tāda kā mazliet paradoxāla, jo drošs kā koks ugunī. Daudziem no jums, es tā pieļauju, izdzirdot šos vārdus, šķiet, ka tā ir kāda vārdu spēle. Bet patiesībā jau sabiedrība domā mazliet pilnīgi pretēji. Un stereotips koks deg, tātad tas nav drošs. Droši vien, ka ir viens no tādiem izplatītākajiem mītiem attiecībā par koku būvniecību vispār. Droši vien ne tikai Latvijā, bet arī daudz plašāk. Taču mūsdienu zinātne patiesībā ir gājusi ļoti tālu uz priekšu un pierādījusi faktiski pretējo. Koks ir ļoti drošs, patiesībā ļoti ilgspējīgs un ļoti stabils būvmateriāls, arī tā skaitā attiecībās ar šķietami tik destruktīvo stihiju kā uguns. Un šodien es domāju, ka mums izdosies ļoti lieliska saruna, kurā mēs centīsimies šo mītu par koka ļoti bīstamo stāvokli degot, ja ne gluži pilnībā atspēkot, tad vismaz argumentēti pamatot, kāpēc tas tā varbūt varētu arī līdz galam nebūt. Un kurš gan cits varētu būt mūsu studijā, kā mūsu nozares Sijā Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta pārstāvji. Un, lai šo garo nosaukumu man nebūtu šodien jāatkārto visu laiku, tad saīsinājumā, un tas ir arī oficiāla abreviatūra, šis institūts tiek saukts par MEKU. Tātad zināšanu centrs. Un mums šodien studijā ir Edvīns Grants, Mekas pētniecības centra vadītājs, un mums ir Edgars Bukšāns, Mekas materiālu ugunsreakcijas testēšanas sektora vadītājs. Un es pieņemu, ka viena liela daļa no mūsu skatītājiem pēc šiem amata nosaukumiem, tā godīgi jāsaka, droši vien galīgi nesaprot, ko jūs ikdienā darat. Tāpēc arī tajā ievadā varbūt katrs no jums varētu nedaudz pastāstīt, ar ko tad jūs nodarbojaties. Edvīna, varbūt sākam tad ar tevi. Jā, paldies. Labdien visiem arī, kas klausās. Jā, pareizi pieteici, kopš šī gada sākuma esmu jauni izveidotas pozīcijas mūsu pētnieciskā centra vadītājs. Komandā mums ir nedaudz cilvēki, kuru pamatu uzdevums ir realizēt izpētes projektus. Un tas nozīmē, ka mēs apgūstam dažādu veidu finansējumu, kas tiek atveltīti zinātnē, un tad mēs savedam kopā uzņēmēju, kuram ir kaut kāds jautājums, kā kaut ko atrisināt, kā iespējams kādu inovatīvu ideju komercializēt, un mēs šo te finansējumu, ko mums piešķir Eiropas Savienība, mēģinam liederīgi izmantot, vienlaicīgi izpētot, vai tā ideja ir dzīvotspējīga, un paralēli vēl pierādot, cik ļoti viņi ir dzīvotspējīgi. Un viens no tādiem piemēriem ir Latvijas Finiera stāvdzēsētava, tas ir pēdējais tāds no mūsu projektiem, kur mēs konstatējām to, ka ir vērts par masīvu koku konstrukcijām parunāt vairāk, ir vērts padomāt par to, ka mums ir jāpamaina nedaudz projektēšanas nosacījumi, jo viņi ir nedaudz novecojuši, un šī masīvā koka konstrukcija, masīvo koku produktu ienākšana nozarē ir nedaudz pamainījusi spēles noteikumus, ja runā par energoefektivitāti kā tādu un koku, kā tas ir. Tas īsumā. Jā, koks un ledus. Tur ir no vienas galējības otrā jūs ejat malači. Jā, Edgar. Labdien visiem klausītājiem. Prieks būt šeit un piedalīties šajā sarunā. Tātad, kā Pauls man pieteicis, tātad laboratorijas sektora vadītājs, un šis sektors ir ugunsreakcijas testēšanas sektors. Šis vārdiņš ugunsreakcija daudziem uzreiz varbūt nav skaidrs, ko tas nozīmē. Mums vairāk sanāk tāds draudzīgāks vārds ugunsdrošs, pie tā mēs arī pieskarsimies šodien. Mēs esam tāda viena skrūvīte tajā mehanismā, ko sauc par ēku ugunsdrošību. Mēs testējam vienu parametru, kas ir ugunsreakcija. Tas vairāk nozīmē to, kā koksne šajā gadījumā šodienas varonis deg vai nedeg. Bet testējam visas būvizstrādājumus, un mērķis ir tāds, ka saliekot kopā ar uguns izturības jautājumiem var nonākt pie ugunsdrošības koncepta. Un ugunsdrošība patiesībā ir nevis nedegoša ēka, bet
droša cilvēku esība ēkās. Ja? Tātad, tas, ko mēs darām, tad testējam, kā materiāli aizdegās, deg, cik daudz dūmus izdala, un tādā veidā sadalām 7 tādās kastītēs visus būvstrādājumus. Tā skaitā koksne ir mūsu specifiskā kompetence, kur mēs esam iekarojuši labu atzīšanu Eiropā. Un ne tikai mūsu klienti pa visu pasauli ir. Un mēs 70–80% gadījumā testējam tieši koksnes materiālus. Tāpēc par koksni mēs zinām ļoti daudz. Tad faktiski no citām valstīm pie jums veda materiālus, paraugus, kurus jūs burtiski dedzināt, vai ne? Jā, mēs esam tādi destruktīvi, savā uzvedībā testējot. Jāsaka, jebkura testēšana gandrīz ir destruktīva, izņemot vienu otru sektoru. Mums ir arī mebeļu testēšana. Tur necenšas visu salauzt, bet cenšas pārbaudīt, vai ir droši. Ja, tādas testēšanas arī eksistē. Mums, diemžēl, tas darbs ir destruktīvs. Tas nozīmē, ja mēs dedzinām, tad mēs dedzinām. Materiāls tiek pakļauts diezgan nopietnai uguns slodzei, kā rezultātā deg. Ja? Ne jau ugunskurā, es atvainojos par tādu triviālismu. Jūs to darat, jums ir kaut kāda testēšanas iekārtas, ir vairākas metodes, kā šos materiālus testē. Ja mēs tā iedomātos, tas ir tāds bieži vien praksē, kad atbrauc cilvēki vizītē uz laboratoriju, tad es salīdzinu šo uguns avotu, kas deg tādu tā kā ar papīra grozu, kas katram mājās ir sastopams, kurš būtu aizdedzis. Tas ir apmēram tāda uguns slodze, ko mēs izmantojam testā patstāvīgi, dedzinot šo materiālu. Protams, papīra groza degšana ir epizodisks notikums, ja, tas var ilgt 30 sekundes, minūti un beigties, ja, tests ilgst ilgāk, bet doma ir imitēt kaut kādu aizdegšanās avota ietekmi uz materiālu, kā materiāls aizdegās, kā attīstās degšanas jauda, cik dūmi izdalās, un tie visi kriteriji, ko mēs izmantojam, lai sadalītu tajās, kā es jau teicu, 7 klasēs, kas mums ir. Nedegošākie materiāli, ķieģelis, stikls un tā tālāk skaitās A1 klase, un degošākie F klasi grūti minēt, bet ļoti daudz polimēru materiālu, plānas membrānas, plēvis, var būt mierīgi F klasē, kas neiztur. Koksne mums dabiski ir D klasē, lai būtu tāds atskaites punkts. Tad mums daudzi ražotāji, uzņēmumi, kas savu produkciju liek būvstrādājumu tirgu, būvē ēkas un tā tālāk, testē ar mērķi dabūt C un B klasi. Gan mērķis patiesībā vairāk ir B, C klasē tāda aizmirstais bērns visā tajā. Ok, labi, šīs klases droši vien, jā, tas ir diezgan interesanti un parāda apmēram to skalu, bet varbūt, ka viņās mēs tagad daudz dziļāk neiedziļināsimies, bet tā kā tā tēma ir uguns un koksnes draudzība un, protams, arī spriedze, tad, ja mēs skatāmies no tāda mūsdienīgas būvniecības konteksta, kā tad šodien tiek definēta ugunsdroša koksne? Ko tas sevī vispār ietver? Tas sevī ietver risku vadību galvenokārt. Respektīvi, pirmā atziņa - koks deg. Jā, tas laikam tā ir. Otrā vēlme ir ietekmēt šo degamības ātrumu. Un tad mēs varam visu kaut ko darīt, un tad Edgars pārbauda, vai tas ir izdevies. Ja? Un tad tās klases mums norāda, vai tā virsma 2 minūtēs ir pārvērtusies pa lāpu, vai tomēr vēl pusstundē ir jāpaiet, līdz tas beidzot notiek. Ja? Un tad atkarībā no tā, kāds ir tas ēkas mērķis, ko mēs gribam sargāt, cik ilgi sargāt, tad tas maina to spēles noteikumus. Ja? Tas ir arī galvenais, kas tajā visā ir. Tas nav gluži piesiets vārdam koks, tas ir šobrīd tā stratēģija vispār globāli ir. Visi materiāli ir vienlīdzīgi vērtējami attiecībā pret drošības mērķi. Drošības mērķis pārsvarā visos gadījumos ir cilvēka dzīvība, un tad attiecīgi tie riski jāsavada. Kā iespējams cilvēka dzīvību vai traumu iespējamību mazināt līdz absolūtam minimumam. Un ar koku ir risinājumi. Ja? Nav vienkārši. Pirms 10 gadiem lielākā daļā Eiropas valstu visi nemaz nespēja iztēloties ēku no koka, kas ir augstāk par 2 stāviem. Šobrīd tā ir, teiksim, normāla prakse ar jauniem moderniem materiāliem, jauniem moderniem pielietojumiem, tehnoloģijām. Un
apziņu par to, kā iespējams vadīt riskus, jā, tiek veidots jaunas būvs. Protams, daudz ir eksperiments un daudz ir uz jautājumu zīmi, vai tas, kas izskatās skaisti un ir no koka, vēl joprojām ir droši. Jā. Cerams, ka nekad neuzzināsim. Jā, protams. Jā, Edgar, tu tos testus visu laiku veic, un tev ir noteikti ārkārtīgi daudz salīdzinošo datu. Tad kuri faktori koksnes materiālos visvairāk ietekmē ugunsreakciju? Tas ir mitrums, blīvums, varbūt koksnes suga, ja tomēr šī impregnācija un viss pārējais, ko cilvēks var izdarīt papildus. Jāsaka, ļoti precīzi, gan arī uzskaitīja daudzas lietas, jo bez tā, ko es saku, viss no tā, ko minēja, ir ietekmējošie faktori. Skaidra lieta, koku suga. Ja kādreiz zinātniekiem bija tādas publikācijas, kur teica, ka blīvums ir galvenais ietekmējošais faktors uz to uguns reakciju, uz to degšanas ātrumu. Man ir dati, un daudz ir apstiprinājies tas, ka vienāda blīvuma koku sugas arī var savā starpā milzīgi atšķirties. Principā, ja? Piemērus iedot. Piemērus saprotam koku sugā. Lai cik tas pārsteidzoši nebūtu, viena no degošākajām koku sugām, kas patiesībā izkrīt no D-klases. Kas ir dabiski jau Eiropas komisijas lēmumā pateikts, ka DS2, D0, tā klase, kā viņi sauc, ir piemērojama visām koku sugām, kurām blīvums ir vismaz 390. Apsvērš šis kritērijs 390 izpildās, bet tā degšana izplatās pārāk strauji. Cik labi, ka mēs nebūvējam mājas no apses. Bet pirtī apšūmes ir no apses. Jā, pareizi, apses slāviņi. Mums ir viens no labākajiem saunu un piršu materiāliem. Katram materiālam ir sava vieta. Un tas, kad deg vairāk vai nedeg, Edvīns ļoti precīzi pateica, ka patiesībā mums ir jādomā nevis to, ka tagad koks ir ugunsdrošs un nedeg, bet par to, kā mēs padarām cilvēku dzīvību un veselību drošu atrodoties ēkās. Ja būtu jāiziet senā pagātnē, es esmu pārliecināts, ka alu cilvēki, kur nekā degoša nav, arī pamanījās uztaisīt ugunsgrēku alā, kas it kā ir no akmens izcīnīta. Noteikti. Cilvēks visu var panākt. Tas ir par to, kā cilvēks uzvedās, ko viņš sev apkārt veido vidi, ko ienes iekšā, ko liek apkārt, kur glabā un kādas lietas glabā. Ja? Bieži vien, jo tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc šajā trīsstūrī, lai izceltos ugunsgrēks, teiksim, mums ir vajadzīgs degviela, kas ir jebkas, nav jāiedomājās, ka kanniņā tas ir benzīns ieliets, bet koksnē deg, jebkura organiska viela, kas spēj degt, ir degviela. Tādā izpratnē. Mums ir skābeklis vajadzīgs, skābeklis mums vienmēr ir pāriem pieejams, lai degšanas process notiktu. Vienīgais, kas mūs šķir no reāla ugunsgrēka, ir aizdegšanās avots. Bet aizdegšanās avota, tur cilvēks ir bieži vien vainīgs. Ar savu darbību vai bezdarbību. Un tas ir tā risku vadība, uz ko jākoncentrējās, lai tad mēs justos droši tajās ēkās, ko mēs atrodamies. Un, es tādu aizpaldēju no tā pamata jautājuma. Varbūt, pa tiem ietekmējošiem faktoriem. Noteikti. Blīvums. Kura tad labāk ir noturīgāka? Ja mēs paskatāmies diezgan tā dīvainā kārtā Latvijas koku sugas, nebūtu tā blīvākā ozols, kas mums ir saprotams, ir tā nedegošākā. Ozolam ir viena tāda īpašība, ka tur ir daudz degvielas, tur tātad ir liels blīvums, ir daudz masa, enerģetiskā vērtība. Ja no tāda testu viedokļa mēs skatāmies, ļoti labi sevi egli parāda. Patiesībā klasisks būvmateriāls. Principā tad tur varētu pielikt priedi, tādā rindiņā, un tālāk uz priekšu aizietu lapu koku sugas. Diezgan traki iet arī bērzam. Bērs arī tāda, bet tāpat laikā tāds priekšrocība trūkumā ir ļoti maz dūmu. Tik maz dūmu, kā izdalās bērzam apseju degot, mēs neredzam. Skujkokiem vienmēr ir krietni vairāk, tā dūma emisija. Un cilvēki jau lielākoties īstenībā ugunsgrēkos cieši tieši no dūmiem, no sēlpošanās. Un 80%. Un tad ļoti labi, ka pieminēja to gadījumu ugunsgrēki un dūmi un cilvēku bojāeja un saindēšanās. Koksne šeit mums izceļās ar ļoti labu priekšrocību. Koksnes sadegšanas produkti nav toksiski.
Jā, ir varbūt apgrūtināta elpošana, bet tas nav cianīts kaut kāds, kas cilvēku polimēriem degot izslēgs vienkārši ar toksisko reakciju, principā. Koksnes, mums Latvijā, piemēram, populāri svētki, līgo, visi kurina ugunskurus, jā, tātad ir daudz dūmu apkārt, tā skaitā sālpojās, visi pēc tam smaržo pēc dūmiem kārtīgi, jā. Nav dzirdēts īpaši, kāds būtu no tā toksiski saindējies. Grūti jau ir tie Jāņu rīti, bet varbūt, ka nedēļ dūmiem. Efekts jau tur ir, jo koks, tā kā runājam par emisijām, koks jau augot mežā piesaista atmosfērā esošo CO2, bogskābo gāzi, to noglabā kā oglekli un sadegot, sadaloties, viņš atkal atbrīvo šo te pašu savienojoties ar skābekli, gan tvana gāzi, gan ogskābo gāzi. Un tās abas gāzes nav veselīgas, ja, bet tāpat laikā viņas nav arī tādas, kas ir tādas uzreiz klasificējās, ja, tajā visādos kaut kādos bīstamo vielu sarakstos. Ja, bet nekas labs tas arī nav. Elpot dūmus nevajag. Ja mēs tā paskatāmies degšanas procesu, tad koksnei degot, tad, kad viņas teica, galvenie pilnās sadegšanas produkti būtu CO2 un ūdens. Ja, tas būtu pilnās, jo koksnei augot faktiski radās no CO2 un ūdens. Un tāpat arī sadegot, aizejot tajā saulē, koksne arī to pašu atstāja aiz sevis nākamajām paudzēm, kas izaugs un atkal piesaistīs to CO2. Tāpēc mēs koksni uzskatām par CO2 neitrālu produktu. Sadegšanas laikā, ja ko Edvīns teica, nekas labs tur nav, ir tā, ka tās nepilnīgās sadegšanas dēļ tur rodās kaut kādas vielas, kas ir ogļūdeņa ražu saitē. Tvana gāze. Tvana gāze, tas ir CO, tas ir nepilnīgs sadegšanas produkts. Normāli maz ļoti rodās sadegšanas laikā. Ja pietiekams rodās, tad, ja mums ir nepietiekams skābeklis, un tad ir šī gan sprādzienu bīstamā gāze, gan toksiskā, ko mēs par tvana gāzi pazīstam. Bet, principā, tur tie sadegšanas pirolīzes produktu, tur ir visādu spirtu kombinācijas, kas nāk ārā. Tā skaitā, pirmais sadegšanas produkts, kas pirolīzes laikā metāns nāk ārā, visvienkāršākais CH3 sadeg, aiziet pārvēršās CO2 ūdens, un ir kaut kādi smagāki, kas atstājas sevis pēdas, kas nav nonākuši līdz pilnam. Un tie arī bieži vien mums redzami kā dūmi, kad koksne deg, sevišķi, ka koksne ir mitra. Ja, tātad mēs redzam lielāku dūmošanu, un daļa no tiem dūmiem ir ūdens tvaiks, un daļa no tām ir kaut kādas daļiņas, kurām pietrūka jaudas tādā ziņā skābeklis un siltums, lai notiktu sadegšanas process. Ja. Paldies! Šodien mēs uzzinājām ārkārtīgi daudz, man liekas, tikko par sadegšanas procesu vispār šo te zinātnisko pusi, bet labi, blīvums, mitrums, suga, jā, tas viss ietekmē. Un ko tad tagad var izdarīt cilvēks, vai kas ir tie labākie veidi, ko cilvēks var izdarīt no savas puses, lai samazinātu šo ugunsreakciju, impregnēšanu, pārklājumi dažādi? Kas ir tas, kas šodien ir attīstījies tik tālu, lai mēs varētu teikt, ka jā, mēs to varam tiešām nokontrolēt uz pietiekami ilgu laiku, lai būtu droši ēkā, kura deg? Kurš no jums, es nezinu, piesakaties? Tas ir Zegdara pusē, jo es atbalstu pilnīgi to pretējo virzienu, jo mazāk tu dari ar to koku, jo prognozējamāks ir tas aprēķina modelis priekš tā cilvēka evakuācijas laika, ko tu vari viņam. Tiklīdz sākās kaut kāda ķīmiskā koksnes modifikācija, tā automātiski mainās spēles noteikumi. Mainās tas, kas nāk no tās koksnes ārā. Tikko runājam, kas nāk no dabīgas koksnes ārā. Tiklīdz pieliekts klāt ķīmija, tā tas maina to spēli. Un tas uzreiz ir tāds, matemātiski zinu, ka tas man ir neiespējami. Man nav vairs skaitļu, es vairs nezinu, ko rēķināt. Viss, beidzam ar to. Bet tie, kuriem ir, tad, kad ir tā situācija, kad vajadzīgs kaut kāds konkrēts minūtes uz uguns izplatības ātrumu, ja, vai jaudu kāda nāk ārā, tad tas nodara, tad tas ir praktiski. Ja, bet, ja runa ir par konstrukciju tieši stabilitāti, tad man tas galīgi nenodara. Ok, aprēķinos tas ir grūti, bet tomēr, ko mēs varam izdarīt? Jā, protams, ka tā ir viena nozara, viena sfēra, kas ražo dažādas ķīmijas, lai mainītu koksnes īpašības. Un te jau nav runa tikai par uguns īpašībām, bet arī mēs zinām, bioloģija koksnei pie noteiktiem mitruma un temperatūras apstākļiem nav tā stiprā puse, bet mūsu lietošanas tāds uzdevums ir paredzēt koksnes pielietošanu sausos apstākļos,
tādi, mēs esam pasargāti no bioloģiskiem riskiem. Bet, ja tiešām jāizmanto tajos skarbojos apstākļos, nu, tad kaut ko vajag darīt. Piemēram, mēs ļoti labi zinām elektropārvades līnijas, kurām jākalpo vismaz 30-40 gadi, kad tas stabs ir ielikt zemē. Ja mēs neizmantotu neko, tad tas beigtos pēc 4-5 gadiem. Ja? Un līdz ar to ir tādas vietas, kur tas ir nepieciešams. Un es arī neesmu tāds milzīgs ķīmijas atbalstītājs. Tas vienkārši ir darbs testēt to, ko ražo uzņēmumi, ražo dažādās valstīs, vietās. Aizsardzības mehānismi, es varētu teikt, iedalīt divās tādās lielās grupās. Viens ir piesūcināšana, kad mēs mēģinām mainīt degšanas mehānismu koksnē. Es varētu saukt to par impregnēšanu, bet ir tāds stereotips, ka impregnēšana nozīmē uzreiz autoklaus un 10 bāru spiediens un vairāk. Un tādā veidā, impregnēšana arī tad, ja es paņemšu ar otiņu un nosmērēšu, koksni iesūks iekšā. Tātad sinonīms impregnēšanai ir piesūcināšana. Jā. Ja tad piesūcināt koksni, to var izdarīt arī katrs mājās, ja grib nedaudz padomāt, kā kaut kādā mezglā pielietot šo aizsardzības ķīmiju. Un te arī nevajag aizrauties, ka tagad pēkšņi viss ir jāsmērē, lai būtu droši. Ja? Mums ir jāizvērtē tie riski, kur tad potenciāli var izcelties tas uguns. Ja mums ir kaut kāds mezgls, kur ir darbība ar atklātu uguni, kamīni, kurtuvis, kaut kādas pirts, kurtuvītes, kur mēs kurinām krāsni, ja? Tur būs pastiprināts siltums starojums. Mēģināt atcerēties to, ka koksne var pašaizdegties pie 200 grādiem. Ja? No tāda aspekta. Jebkas, kas mums apstaro koksni ar pietiekami lielu temperatūru, pietiekami ilgu laiku, var kalpot par aizdegšanās avotu. Un tad kaut kādā vietā ir attaisnojama tā ķīmijas pielietošana, kas samazinās to risku, ka koksni var aizdedzināt, vai arī kāds ļaundars, principā publiski objekti, un atnāks un kāds gribēs ar šķiltavām aizdedzināt. Antipirēns palīdzēs pret to reāli. Antipirēns nepalīdzēs uguns izturībai, kad viss būs aizgājis ugunsgrēks degs ar 1000 grādu temperatūru un viss kritīs. Ja? Tur vairs antipirēns nepalīdzēs. Bet tieši, ja kāds tagad atnāks ļaundars un mēģinās kaut ko aizdedzināt, vai apzināti vai neapzināti, ja, pret to antipirēni palīdzēs. Nesanāks. Grūti nedeg. Liekam klāt dziesnos uguns. Ja? Tas ir tas, ko dara šī aizsardzības ķīmija. Un ir vieta būt visām lietām. Nevajag iedomāties to, ka visur vajag. Ja mēs paskatāmies tādas tradīcijas, tad mēs redzam, ka Skandināvijas valstīs, Ziemeļvalstīs vairāk tendence lietot antipirēnus un aizsargāt, piemēram, uz rietumiem, Vācija, Šveice, Austrija, tur cenšas vairāk to dabisko ceļu iet, kā Edvins teica, mēģināt darīt konstruktīvi visu, lai ir ugunsdroši, un saprotot to, ka šiem antipirēniem arī ir ēnas puses, teiksim, mīnusi, kad viņi var ietekmēt krāsu, vizuālo izskatu. Tas nav mazsvarīgs jautājums, principā. Un tad jāiziet uz tādu kompromisu, ka mēs nevis vienkārši ar mērķi visu tagad apstrādāt, aizsargāt, bet arī, lai labi izskatās un kalpo ilgi. Ja? Tā kā tur ir, katram risinājumam ir sava vieta, jo neatbilstoši lietojot, var tikai to sabojāt. Jā, Edvin, tu jau pieminēji to, ka tās ēkas iet uz augšu, un mēs zinām, ka pasaulē augstākās koka ēkas ir 18 stāvi, un droši vien, ka šobrīd projektējās kaut kas vēl augstāks. Arī Latvijā mēs es saprotu, ekonomikas ministrijā strādājam pie grozījumiem, kas ļautu celt koka ēkas līdz 28 metriem. Es pieņemu, ka arī tu gan jau esi tur visā tajā kaut kādā mērā bijis, ja ne ļoti tieši iesaistīts ar tevi konsultējis, es gribu ticēt. Un tad kādi tehniskie ugunsdrošības priekšnoteikumi un vispār kādi priekšnoteikumi ir paredzēti, lai tādu māju būtu droši un likumā pieļaujami būvēt? Jā, tā kā ir noteikumos uzrakstīts, tā arī ir jāparektē mājā. Tur ir diezgan daudz un tādi, kā saka, normatīvie kalambūri, kuras tā kā esi nedaudz izglītojies, tad sāc iepraktizēties. Mana izglītība sākās pirms 7 gadi ar Edgaru, kurš man palīdzēja, kā teikt, atrast pareizo literatūru un ievirzīt tajā tēmā, kas man ļāva iesaistīties arī vairāku būvprojektu realizācijā, kur tāds, piemēram, Salaspils bērndārs arī bija no tiem. Un tad pakāpeniski arī piekļuvu, tiku sadzirdēts un tika ievērots arī no ekonomikas ministrijas puses, kura
Pirmā doma jau, es arī biju no tiem, kas visu laiku teica, es tagad tos tādu pat bļaustīšanos nedaudz jau saucu, ka vajag mainīt tās noteikumus. Tie vairs nav moderni. Tam mēs zinām skaidrs, ka tā ir uzreiz būvniecības nozares apokalipse, un to nedrīkst pieļaut. Ja? Līdz ar to... Kāpēc apokalipse? Kas tur notiks? Nemācēs vairs būvēt? Mainīsies tā atbildību līdzsvars. Ja? Tas mainīsies. Vairs nezinās, kurš par ko. Un tad sāksies prasība vienam pret otru. Un kā tad tikt galā ar visām tām situācijām. Tāpēc ir svarīgi saglabāt kaut kādā mērā to iedibināto kārtību, lai neizjaukt šo līdzsvaru. Un tad jau tajā laikā sākās diskusijas par šo tēmu. Tur bija sarunas pie Ašarādlina kunga, kurš inicēja, ka tas ir jādara, mūsu valsts interesēs tas ir, attīstīt šo koksnes izmantošanu arī vietējā tirgu, paplašināt šo pielietojumu klāstu. Pirmais risinājums, ko iedibināja, bija tas, ka mūsu valstī ir 3 tādi drošības līmeņi ēkām, tad zemākajā drošības līmenī atļaujam palielināt ēkas izmērus, ja tā ēka atbilst vidējiem drošības līmenim. Tas nozīmē, tā ruprēķinot, tad stundu spēj izturēt ugunsgrēku un saglabāt stabilitāti savu. Nerunājot par to, kas tur iekšā notiekās, bet konstruktīvā daļa var izturēt. Un tur bija tas paredzēts, ka līdz 18 metriem augstākā stāva grīda drīkst būs būvēta. Problēmas sākās ar to, ka tas zemākais līmenis vienalga ir zemākais līmenis. Un zemākajam līmenim juridiskā kārtā viss kaut kas nav atļauts. Un sanāk tā diezgan bezjēdzīgi. Ja? Un tad šie jaunākie noteikumi arī bija par šo, ka šo risināt, pārceļot šo speciālo izņēmumu gan plašumā, gan uz augšējot, uz vidējo drošības līmeni, lai dotu plašāku šo rīcības brīvību tiem, kuri grib attīstīt savu būvprojektu kokā. Un tad to kopā mēs ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu tur modelējām visādus tos formulējumus, kā ieintegrēt to esošajā normatīvā, lai tas atbilstu visām interesēm, kas bija tajā brīdī. Ugunsdzēsēju interesi bija, lai tas būtu salīdzināms ar iepriekšējo versiju, kas bija, lai to būtu viegli izprast, lai tas nenograutu visu to līdzsvaru. Un vienlaikus būtu šis drošības garants sasniegts tādā pašā veidā, līdzvērtīgā veidā, kā tas ir tam otrajam drošības līmenim. Tagad, augstākā stāva grīda drīkst būt 28 metri augsta. Tur ir risinājumi, kad drīkst būt koksne visur redzama, bet tad koksnei papildus tajās telpās ir jāuzstāda ugunsdzēsības automātiskā sistēma, kas parasti to saprot sprinkleru sistēmu. Ja tas tā nav, tad ir iespēja strādāt ar antipirēniem. Viena versija ir, kad viss ir apsmērēts. Vai arī to visu ir iespējams apšūt ar ģipškartoniem. Un tad tur bija diskusija nedaudz karsta. Mums līdz šim bija definēta specifiskā aizsarga pārklājuma, kā definīcija aizsarga pārklājums, ar to sapratām visiem ar ģipškartoniem. Viņam jābūt ir 60 minūšu uguns izturīgam, respektīvi pašai konstrukcijai 60 minūtes un vēl pa virs apšūmam 60 minūtes. Tas likās nedaudz dubult droši, kas jau iet uz augstāko drošības līmeni, bet mēs vienalga runājam par zemāko vai vidējo. Tāpēc mēģinājām to nedaudz, pielāgot lai tas nebūtu tik drastiski. Ja? Jo pēc idejas jau sanāk tā, ka ja mums ir tie vismaz 1 vai 2 ģipškartoni, viņi dod attiecīgi 15-30 minūtes klāt pie tās konstrukcijas uguns izturības, atkarībā no tā veida, plus vēl tā pati konstrukcijas šķērsgriezums kā tāds to nespēja nodrošināt. Ja? Un tad kombinējot ar visu evakuācijas stratēģiju, tā tālāk tur iespējams runāt, ko vajag. Ja? Un kad tie grozījumi varētu stāties spēkā? Sola kā uz nākošā gada sākumu. Kā tu jūti būvniecības nozarē, nezinu, koku ēku ražošanas nozarē, nekustamo īpašumu attīstības nozarē, galu galā tajā pašā publiskajā sektorā? Ir tā, ka visi jau tūlīt ir gatavi parakstīt kontraktus, tiklīdz tas stāsies spēkā. Mēs gribam būvēt tur 28 stāvus augstu koku māju Latvijā, tam tā jābūt.
Gan jā, gan nē. Okay. Jo man bija iespēja apstīties šajā brīdī, ko šī konkrētā redakcija izraisīja teiksim, dažādās tajās profesionālajās organizācijās. Arhitektu puse vairāk uzstājas to, ka ir jābūt vairāk mērķtiecīgāku norāžu par to, kā vispār būtu jāprojektē, kas atkal plašāk jābūt tiem visādiem ierobežojumiem un papildinājumiem un rekomendācijām, lai būtu labāks vēl tas juridiskais ietvers. Konstruktori atkal pastāv to, ka vajadzētu tomēr vēl vienkāršotāk, mazāk tās prasības, lai ir kaut kāds ēku segments, kurā nevajadzētu vispār satraukties par ugunsdrošības, jebkāda veida specifiskām prasībām, tam līdzīgi, kas arī ir saprotami, ja? Un te tas koks kaut kā sadūrās visu. Un tad, manā skatījumā bija svarīgi dabūt vismaz to minimālo kaut kādu formulējumu, lai tas process turpina virzīties, nevis apstājās uz šādu, teiksim... Viņš ne pa tēmu, bet tu teici, ka tur jābūt sprinkleriem. Kā ir, teiksim, koka ēka, konstrukcijas, visu forši ir piedūmojums. Nav tā, ka tai ēkai draud nodegšana, bet, piedūmojums rodas. Ieslēdz sprinkleri, nav tā, ka tad čau visai tai konstrukcijai. Dēļ tā ūdens? Tas ir, sprinkleru mehānisms parasti ir tāds. Sākās aizdegšanās pie sprinklera galviņas parasti, ja tā automātiskā sistēma, jābūt vismaz 70 grādu temperatūrai. Tur bišķi mazāks, tur atkarībā no sprinklera, kas tiks izmantot, viņš var kolapsēt tā kapsuliņa pie dažādām temperatūrām, pēc krāsas, man liekas, pat metiem. Paredzēts visos gadījumos pārsvarā, kas strādās ne vairāk par vienu galviņu līdz 3. Tas ir paredzēts. Tas nozīmē, ka tas ugunsgrēks jau pēc definīcijas tiek paredzēts, ka tur tiks uzgāsts tik daudz ūdens uz to vienu lokāciju, ka viņš tiks nosmacēts jau ar to šalti visu, kas tur būs. Jā. Vai arī ir tagad tie miglas sprinkleri, kas ļauj veidot tādu rasu telpā, kas pazemina temperatūru. Un automātiski tai ugunī pietrūkst enerģijas, ja viņi tādā veidā slāpē. Tas mitrums tur ir, bet tas ir, teiksim tā, bojājums būs. Bojājums ir problēma pēc tam ēkas tālākai eksploatācijai kā tādai, bet tas būs vairāk nevis no mitruma, bet tieši no tā, ko tas uguns ir izdedzinājis cauri. Un, ja ir tas sprinklers, tad viņš to uguns pleķi ir samazinājis. Tā kā principā viss tur ir kārtībā. Jā. Okay. Bet tēma pacēla ļoti labi, jo faktiski runājot ar ārzemju kolēģiem, kas darbojās ar šī ugunsdrošības jautājumiem, saka, ka uguns vairs nav problēma. Problēma ir ūdens un vējš. Jā. Koka ēkas ir mazas pēc masas, līdz ar to ejot augstumā, ja mums parādās vēja problēmas, viena lieta. Un otra lieta ir ūdens, bet ūdens netik daudz. Sprinkleri ir labais piemērs. Patiesībā, kas iesmidzina maz, bet tad, kad atbrauc ugunsdzēsēji, viņš pielai daudz. Tad tām ēkām ir diezgan bēdīgi. Un par to arī varbūt arī ir tie stāsti, ka ar ūdeni ir slikti. Skaidra lieta, ka ugunsdzēsēju uzdevums ir likvidēt visos iespējamos veidos degšanas avotu. Ja? Un tad salietas tiek daudz. Jā. Neteikšu par daudz, protams, tiek dzēsts, kamēr tiek nodzēsts, bet tas ir liels ūdens daudz. Pie tevis ved materiālus testēt no dažādām Eiropas valstīm. Pieņem arī no tām, kur kā Zviedrija vai Vācija vai Austrija, kur koku būvniecība nav galīgi kaut kas svešs, kur pilnīgi iespējams, ka tie normatīvās vides nosacījumi līdz ar to arī atšķirās. Droši vien, ka viņi kaut kādā veidā vai riskē vairāk, vai arī vairāk uzticās, es nezinu, būvniekam vai ražotājiem. Kādas ir tās atšķirības starp Latviju un, teiksim, domāšanā un likumdošanā starp Latviju un tām valstīm, kur būvē tos 18 stāvus? Nezinu, tas jautājums mums abiem. Jā, noteikti abiem. Jo, principā, ļoti liela lieta ir mentalitāte, cilvēku kultūra, kur dzīvo un kā dzīvo un viņu uzvedība. Tas ir milzīgs mēs jau gribētu teikt, ka mēs dzīvojam Eiropā, mēs esam eiropieši līdzīgi vienādi mentalitātē, bet tā nav. Un tās
attieksmes pret šo būves lietošanu un tā tālāk. Atšķirīgās valstīs var arī būt atšķirīgs risks no cilvēku izraisītiem darbības sekām. Bet taisnība, ka Skandināvijā mums ir ļoti tipisks klients, neteiksim tā, ka mēs galvenokārt testējam visādus antipirēnus uzlabojušus, mēs ļoti daudz testējam vienkārši parastus apdares materiālus, kas ir paredzēti ārā apšūma dēļiem, iekšējiem panelējumiem, tās ir lakas, krāsas un viss. Katra lieta, ko mēs pie koksnes pienesam klāt, lai izmainītu un uzlabotu koksnes īpašības, prasās uz testēšanu, lai pierādītu, ka tā ugunsdrošība nav izmainījusies. Bieži vien mainās. Jā, lakas krāsa bieži vien ir par iemeslu, kāpēc tā klasa iet par vienu uz leju. Jā, vai arī teiksim, tāda ļoti laba apstrāde, jā, kas ir ar sākumā noimpregnējam, aizsargājam vilus, pēc tam eļļā izžāvējam, saucās Royal procese. Norvēģijā ļoti populāri izmanto tādus materiālus. Tā, kad tas nonāca līdz uguns testam, saprata, ka tur deg tā, ka maz neliekās. Kāpēc? Eļļa. Eļļa ir vienmēr līdz, ko mums ir eļļa. Es negribu tagad pieliet eļļu, kā saka. Tās eļļas, ko mēs uznesam un apstrādājot galda virsmiņu, tur ir mikrometru daļas, jā, ļoti maz patēriņš, tur kādreiz ir 40-50 gramus kvadrātmetru maksimums. Jā. Tas ir ļoti maz daudzums. Tas Royal process koksnē ienes pat 100 litrus uz kubikmetru eļļu iekšā. Jā, tas principā tā ir degla, un tāpēc arī šī degšana. Un, jā, teiksim, pieminēja arī to Vācija, Austrija, Šveici. Uz to pusi mums ar pa kādam klientam rodās, bet tas nav mūsu tipiskais mērķa tirgus, kas var testēt pie mums. Un tur ir arī šī tendence, jā, ka to koksni mēģinam izmantot maksimāli dabiski, bez tām apderēm. Ja, tā kā izliekam to dēlīti ārā bez nekādas apdares, ļaujam viņam palikt pelēkam pēc pāris gadiem un priecājamies par to, ka koksne ir pelēka. Ja, un tad citā vietā, pat arī Latvijā, kāds uzbūvē nokrāso un pēc 2 gadi krāsu tonīts pamainījies un ir reklamācija, nepatīk, slikta krāsa un tā tālāk. Ja. Mums vajadzētu arī saprast to dabisko koksnes novecošanas procesu un to pieņemt. Un te arī atšķirās. Ja. Ir dzirdēts pats apzīmējums zviedru krāsa. Ja. Kad aizbraucam un redzam tās sarkanās apšūmu dēļiem krāsotās mājiņas, kas stāv gadiem Zviedrijā. Ja. Tā arī savdabīga tradīcija. Zviedrijai ir raksturīgi Skandināvijas valstīm, ko mēs neredzēsim vairāk uz rietumiem. Ja, tā. Es arī šito krāsu izmantoju. Varbūt ne visu mājai, bet no atsevišķiem elementiem. Jā, Edvīna, droši vien, ka tev ir kaut kas piebilstams. Es gribēju piebilst to no tāda skatu punkta, ka man ir bijusi tā iespēja nedaudz skatīties ne tikai to no ugunsdrošības skatu punkta, bet arī ugunsdrošības ziņā pētīt literatūru tieši cik moderni ir šobrīd Vācijas normatīvs, cik moderns ir Skandināvu normatīvs. Un tad pakāpeniski mums uzgājis uz pēdām tādai loģikai, kā Skandināvija jau no paša sākuma gala, kopš 14. gada ir definējusi, ka viņa būs klimatam draudzīga valsts, tāpat tās arī Vācija. Un tur ir jau sen ir izpētīts un noskaidrots, ka atmosfēras glābšana no ogleskābās gāzes caur mežiem ir viens no tiem 6 efektīvākajiem risinājumiem. 6. pats neefektīvākais, ja pēc efektivitātes, ja, no tiem visiem, kas tur ir. Bet tas ir viens no tiem, kurā ir vērts investēt. Un tad tas apakšā ir veidots tāds tā kā komerciāla ideja par to, ka, ja mēs mežā iegūstam CO2, kas ir iekonservēts koka stumbrā, tad mums ir jāpasargā šis apjoms, kas ir tajā stumbrā, to stumbru maksimāli ilgi lietderīgi izmantojot. Jā. Un tad viens no variantiem ir viņu iebūvējot ēkā, kas kalpo kādu laiku. Un tad bija svarīgi panākt, ka valsts nacionālajā līmenī visu šo pie sevis radīto piesaisti noglabā vēl papildus un veido šo ēku CO2 banku. Ja. Un tādējādi veido dažādas ar finanšu instrumentus, kas beigās veido tādu milzīgu kopēju ķēdi, ja, kur ir gan pētījumi un finansējumi piesaistīti, lai tikai zinātnieki vēl vairāk izdomātu, kādā veidā iespējams produktus radīt vai jauni uzņēmumi radīt šo foršās idejas, kā koksnei piešķirt ilgu kalpošanas mūžu.
lai viņu nevajadzētu lielos apjomos dedzināt vai atstāt mežā, kur viņa, teiksim, ja mēs runājam... Sapūst. Pāraug, jā, bet tur es pat tai tēmai negribu atkal. Labi. Tas bija mans komentārs. Jā. Bet trūdēšanas process patiesībā daudz skaitīgāks nekā sadedzināšanas process. Jā. Bet, Klau, tas, ko tu tikko stāstīji par to valstisko domāšanu un visu, tas ārkārtīgi labi sasaucās taču ar to, ko mēs šeit Latvijā patiesībā darām. Es nezinu, droši vien, ka uz Meku un pie tevis arī vada mūsu vietējie uzņēmumi, mājbūves uzņēmumi, kuri ražo paneļu mājas vai dažādi citi konstrukcijas veidu mājas koka uz eksportu un būvē tajās valstīs, kur arī šis te princips un domāšana ir par to, kā vairāk šo mežā uzkrāto oglekli piesaistīt savā nacionālajā patēriņā un, protams, par koku, kā nākotnes būvmateriālu. Kur tad ir tas? Vai tu jūti, ka arī mēs Latvijā kaut kā sākam tā domāt? Valstiski. Pavēlu, bet jā. Nē, vismaz kā jā. Tas Sākuši esam runāt, mums ir bijušas vairākas sanāksmes, tur ir konkrēti valsts meži ir izvirzījuši šo tādu darbu uzdevumu. Mēs tur startējām konkursā uz projektu un arī mums izdevās pārliecināt, ka mēs varētu atrast tās pareizās domas. Gan projektu laikā mēs tās domas desmitkārtīgi mainījās un izpratni pilnveidojās. Un šobrīd ir skaidrs, ka tā ir tāda somu, zviedru, dāņu, norvēģu, vāciešu, francūžu, jebkura valsts tieši par šo domā. Viņi to izmanto kā valsts aizsardzības instrumentu, lai vietējo ekonomiku sildītu ar vietējo produkciju, un tāpat laikā uz citām valstīm vestu tieši ar paaugstinātas pievienotās vērtības produkts. Ja. Un šeit ir mūsu potenciāls, jo mums ir tieši tas resurs arī ir mūsu galvenais resurs, viens no daudzajiem, dažajiem, kas mums ir. Un tas ir tas, kur mums būtu šobrīd jāinvestē un jāveido savus mugurkauls, lai mēs varētu veidot veselīgu sadarbību ar Ziemeļvalstīm un ar to pašu Vāciju. Jo viņi šobrīd ļoti interesēti ņemt no mums to izēju materiālu, mazāk to pievienotās vērtības produktu. Mums vajadzētu iekarot to pievienotās vērtības produktu nišu vairāk. Tur, ko lietuvieši dara, viņi atkal izmanto šo te finansējumu, kas ir zaļajiem mērķiem. Viņi investē ar šo te lozungu, mēs attīstam zaļo infrastruktūru tieši ražotāju uzņēmumos, lai viņi varētu savu kapacitāti stiprināt. Un pretī dodot viņiem savus valsts pasūtījumus, kas ir siltināšanas projektos parasti, lai viņi varētu sākumā, tā kā teikt, ieskrieties. Ja? Un tad, kad viņi jau iegūst to pieredzi, tad jau viņi var startēt eksporta tirgos. Un tas ir tas, kas mums šobrīd jādara. Par to domā, bet rīcības plāns vēl nav, kā to realizēt. Jā. Redzi, tādā visā noteikti viens no ļoti būtiskiem faktoriem ir arī tāds kopējais sabiedrības viedoklis vai tā domāšana, kā tu pareizi teici, kas valda nācijā kopumā, uztvere par koka būvēm. Un te man liekas ļoti labi to, kā mēs to uztveram, reflektē tas, ka es nekad, varbūt jūs esat, es nezinu, es nekad neesmu redzējis nevienā nevienā interneta portālā virsrakstu, Jēkabpilī nodega gāzbetona dzīvojamā māja. Varbūt, ja jūs esat, lūdzu ierakstiet komentārēs, tiešām gribu redzēt tādu virsrakstu. Bet tiklīdz kā būs iesaistīts koks, aizdegās koka māja tur un tur, nodega koka mājas ugunsgrēkā gāja bojā tur kāds. Mēs jau iekodējam savā, principā, mēs esam pārliecināti, ka koks tas ir stipri nedrošāks. Tu teici par tām klasēm, tu teici, tur pirmajā A klasē ir ķieģelis un tur betons vai ne. Bet kā ir kopumā? Ar ko tad tā īsti degšanas procesā atšķirsies šī koka māja no slavenā, gāzbetona konstrukcijas mājas, kas tur beigās paliks pāri un kāpēc mēs tomēr pilnīgi atklāti un patiesi varam teikt, ka koka māja tomēr deg droši? Tu tāds interesants jautājums paceļās patiesībā, jo mēs tā kā jau sapratām un pieņēmām to, ka ugunsgrēks var izcelties jebkurā telpā, kurā cilvēks ir ievācies. Tad ir ugunsgrēks, notiek aktīvs degšanas process un kaut kas paliek pēc ugunsgrēka.
mēs teiksim, paņemsim to A1 kategorijas ēku, tad tas mūris būs palicis. Atsevišķos gadījumos varbūt arī nepaliks, ja, piemēram, tas ir tā kā bēdīgi slavenie Dviņu torņi, kad kolaps bet pat ja nav kolaps, man sagrauj visu pārējo. Man visu laiku ir bijis tāds jautājums, pat ja nav kolaps, saki, vai to ķieģeļu mūri pēc tam var tā vienkārši, tur nospodrinam, šaujam virsū atkal pa jaunu reģipsi? Tas ir interesantais jautājums patiesībā, vai mēs esam gatavi dzīvot krāsmatās, kur ir dedzis. Jā. Man pašam rajonā, kur es dzīvoju, netālu bija arī nodegusi māja. Acu priekšā redzēju, kā viņu smuki uztaisīja pa jaunam un par lielu naudu pārdeva, principā. Visticamāk, tas, kas nopirka, nemaz nezināja, ka tā māja ir degusi. Bet, teiksim tā, ja ir šis īpašums un ir bijis ugunsgrēks, tad mēs diezgan bieži redzam to situāciju dzīvokļos. Ja viens dzīvoklis izdeg, citreiz pat kaimiņi nemaz neiet ārā, kamēr tas viens deg, ja viņi neevakuējās. Ja, ir ikoniski attēli tādi, jā. Jā, un tad pēc tam, protams, to dzīvokli mēģina izmazgāt, un nekur jau tas nepazūd. Tas, kas ir pievilcies dziļi, iesūcies ķieģeļos betonā un tā tālākās pirolīzes produkti, ja, degšanas, viņi dzīvo līdzi. Jautājums, vai mēs gribam dzīvot tādā vidē. Vai, ja bijis ugunsgrēks, nelaime, jā, tad apdrošināšana spēlē savu lomu, būvējam jaunu, dzīvojam jaunā mājā. Jautājums, vai mēs gribam atjaunot vispār to koku māju, tagad diskutēt par to, cik daudz paliks pāri. Iedvīds teica, ka ir iepakots reģips, diezgan daudz, kas pāri paliks principā no tā visa. Arī tad, ja nebūs iepakos masīvās konstrukcijas paliks, viss būs apdedzis, bet vai tādu atjaunot un lietot, es domāju, ka nē. Tāds ir jautājums, un kas mums traucē arī lielā mērā ir apdrošināšanas politika šajā jautājumā. Ja? Cilvēki varbūt daudz vairāk gribētu izmantot koku būvniecībā, bet līdz ko noskaidro, ka apdrošināšanas likme koka ēku gadījumā ir divreiz augstāka nekā saucamajām nedegošajām ēkām, tā arī tā apatīte nedaudz pāriet izmantot koksni. Tā ir arī viena problēma. Starp citu, apdrošinātājiem arī ir runāts un strādāts šajā jautājumā. Skaidrots, bet joprojām pastāv tāda nevienlīdzīga konkurence apdrošināšanas likmi gadījumā. Mums lielākā daļa apdrošināšanas kompāniju tomēr ir starptautiskas. Vai tad tiešām tā ir, ka arī tai pašā Vācijā, ķieģeļu mājai ir divreiz lētāka apdrošināšana? Es nezinu, varbūt tu nezini, bet tā ir retorisks jautājums. Nezinu, man pašam, tad, kad es šo te jautājumu pētīju vairāk no projektēšanas skatu punktu, tad projektēšanas tās formulas, ja, kuras lietojam, viņās ir ietverti šie risku koeficienti. Un tos risku koeficientus ir viņi atvasinājuši no statistikām. Un vispilnvērtīgākā statistika tieši par ugunsgrēkiem kā tādiem atkarībā no lietošanas veida ir Šveicē. Jo Šveicē ir obligāta apdrošināšana visām ēkām. Neatkarīgi no ēkas veida, visiem īpašumiem. Līdz ar to viņiem ir tāda pilns izklāsts par visiem apdrošināšanas gadījumiem, arī tiem, kur neviens ugunsdzēsējs nesauc. Ja, tad mums dod daudz tādu ugunsgrēku nelielu, tur palna aizdegās, ja nodzēs, tur varbūt kāds maziņš pleķīts pie plīts ir, bet tas ir aizkrāso un aizmirst. Un tur ir tāda interesanta aina parādās, kad ir tādi salīdzinājumi starp koku un minerālu bāzes materiālu vai daļai minerālu bāzes, tad ir tā, ka ugunsgrēks, ja tas ir neliels vai sākuma stadijas ugunsgrēks koka mājās, tā kaita naudas izteiksme ir lielāka nekā tas būtu minerālu bāzes materiālu ēkās, jo tas ir loģiski, tas apdegšanas apjoms, viņš parasti ir nedaudz lielāks, ja, līdz brīdim, kad nodeg. Bet tajā brīdī, kad mēs jau runājam par attīstītu pilna mērogu ugunsgrēku, ja, tad tur tā situācija absolūti izlīdzinās, vairs nav starpība, jo tur tas bojājums ir vienlīdz graujošs. Ja. Es pat gribētu pateikt, ka pat dārgāks varbūt renovēt. Koka māju vajadzēs uzbūvēt pa jaunu, bet tas var sanākt lētāk. Jo tur tikai pelni palikuši. Jā, saslaukt pelnus un bonojām. Varbūt tā melnais, bet jā. Savukārt to risku, vai tas mazais ugunsgrēks izceļās vai nē, nosaka pašu cilvēku attieksmi pret savu dzīvi, pret savu ikdienu, pret savu vidi, kā viņu uztur. Un tur atkal šobrīd skaitļi rāda, ka laikam dažādi iemesli, droši vien daļā arī nav saistīti ar pašu cilvēku vēlmi slikti uzvesties, ja, bet tur tomēr latvieši nav tie paši priekšzīmīgākie uz tādas kopējā fona. Un tas ir iemesls arī, kāpēc
skandināvi vai vācieši vai šveicieši mazāk satraucās par riskantākiem risinājumiem ēkās nekā, pieņemsim, pie mums satraucās ugunsdzēsēji par latviešu koku ēkām. Ja mēs tā paņemam bēdīgi slavenot Maksimus piemēru, kas mums bija, arī bija ugunsgrēks. Ja, tātad mēs izdomājam, ka visu sataisam, dzīvojam tālāk. Es jau nesaku, ka tas bija galvenais iemesls. Tur bija daudz komponenšu, daudz faktoru rezultāts, ja, bet tagad kurš paņems lēmumu pēc ugunsgrēka, vai tā mūra ēka ir vecajā nespējā, vecajā konstruktīvajā tajā veiktspējā, vai kaut kas ir sabojājies. Kurš būs tāds eksperts, kas pateiks, jā, šo var restaurēt, pieņemsim, mums deg 10 stāvu ēka, otrais stāvs kaut kur izdega. Jā, un tagad, kurš tagad pieņems tā kā lēmumu, kad te ir struktūrāli visa māja ir jājauc nost un viss beidzies tajā ēkai. Vai piekrāsojam un dzīvojam tālāk, un tad pēc kaut kāda laika notiek kaut kāda nelaime. Ja? Tas ir tas jautājums patiesībā, kad ja ir ugunsgrēks, tad kā izvērtēt tās sekas, ja? Un pieņemt lēmumu adekvātu. Tas, starp citu, šī brīža viens no tādiem Eiropas interesantiem jautājumiem. Kā novērtēt arī tā skaitā koku, par koku arī ļoti interesanti, cik ļoti viņš ir degradējies jau no tā, ka viņš ir ļoti ilgi kalpojis, vai tas, ka viņš ir bijis pakļauts kaut kādai kaitīgai ietekmei, ja, pieņemsim temperatūrai, ja, jo temperatūra ar viņam nav jādeg obligāti, pietiek pie 100 grādiem kaut kādas stundas, 2, ja, viņš jau ir termokoks, ja, kurš ir mainījis savu jau struktūru, ja, kaut kādā biezumā, ja, nevis pilnībā caurkarsis. Tas ir tur ir interesanti pētījumi, jā, kā mēģina ar maziem pārnēsējiem rentgena aparātiem noskaidrot konstrukciju, to struktūras blīvumu, kāds viņš ir saglabājis to brīdi, cik viņi ir pilnīgi attiecībā pret svaigu koksni. Un tas pats arī ir jebkuru tērauda betonu, jo viņi arī, piemēram, ugunsgrēkā, viņi visi tiek termiski degradēti, jā, kaut kādā apjomā. Vissmagāk tērauds cieši no tā, ja, un tas ir interesants temats par to. Par to pētījumu, jā, patiesībā ar koksni ir nedaudz vieglāk. Kāpēc? Pateikšu, jo, ja mēs paņemam koksnes elementu šķērsgriezumu, tad koksnē iekšējos slāņos nav degradēta. Mēs pēc krāstu ļoti labi redzam. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka koksnē ir tāds burvīgs līdzdzīvotājs ūdens. Un kamēr koksnē ir ūdens, koksnes temperatūra nevar pacelties augstāk par 100 grādu. Tas nozīmē, ka koks nevar degradēties dziļāk. Ja, teiksim, ja mums ir metāla sija, viņi caursils visā šķērsgriezumā un dabūna ietekmi no visām pusēm. Koksne tātad dzīvo savu degšanas dzīvi pa perimetru, tur ir varbūt arī 800-900 grādi un iekšā būs 40. Nekas tur nenotiek. Tāpēc koksne ir populāra ar savu, varbūt sākumā teica, ugunsdrošas nedegušas koku ēkas. Tas ir tas patiesībā, ka tā koksnes degšana tikai pa perimetru arī to konstrukciju ugunsgrēka un pēc ugunsgrēka laikā padara tādu analizējumu un saprotamu. Ja, koksnē nebūs tā, kā vienā brīdī zaudē metāls integritāti un sagrūst. Tad turēsies līdz pēdējiem brīdim, kamēr šķērsgriezums būs pietiekams, lai nestu to slodzi, kas ir uzlikt uz to elementu. Tāpēc jau Edīns vairāk projektētājs pateiks, ka ar palielināto šķērsgriezumu metodu ugunsdrošību koku ēkām projektē. Jā, bet tad es arī nepopulāri vienmēr saku, no vienas puses ir, jā, mēs iegūstam šķērsgriezumu, kas saglabā kopējo konstrukcijas nespēju, bet tāpat laikā telpā, kurā deg tā koksne, ir arī labs enerģijas avots tam degšanai. Jā, tai degšanai. Viņš ir atkal drauds cilvēkam, ja, un tad visiem, kas tur atrodās. Plus vēl tā dūmošana, tam līdzīgi, kas ir vēl trakāk. Ja. Un tad tas pakārto daudz dažādas paralēlus risinājumus, kas nav paši lētākie parasti. Ja? Un tad gan to izvietojums, kas varbūt nav tas varbūt estētiskākais. Un tad tur ir, es arī neesmu bijis vienmēr tas pats veiksmīgākais komunikators vai tas, kurš spēj smukāk sarunāt, kādā veidā iespējams atrast to kompromisu starp šo te drošības risku, kādu izraisa koks, un šo te efektu, ko viņš nodrošina, lai tā ēka būtu stabila. Ja? Un tas arī viens no profesora Gružunski tādiem teikumiem. No viņš ir šobrīd vadošais ugunsdrošības eksperts pasaulē. Viņš ir Polijas būvniecības institūta viens no tādiem pētniekiem, kas pēta vēja sinerģiju ar dūmu veidināšanas vispār sistēmām kā tādām.
Un tad viņš ir teicis, ka šodienas ugunsdrošības speciālists ir viņa veiksmes stāsts ir komunikācija. Ja viņš spēja to risku un riskam pakārtoto risinājumu veiksmīgi izstāstīt tā, lai visi saprot. Ja. Nu redz, kokam vienmēr ir divi gali. Un varbūt uz noslēgumu ejot, jo laiks jau mums ir tūlīt kā iztecējis. Es negribu lietot šo vārdu, man liekas tāds, jā. Bet jebkurā gadījumā mēs esam nodedzinājuši mūsu laiku. Tas ir piemērotāks varbūt teiciens, bet tu pieminēji pašās beigās to atslēgas vārdu, ar kuru es arī gribēju pabeigt. Tu pieminēji komunikāciju. Un kā jums liekas, kas būtu tas, kā varētu veicināt cilvēkos izpratni? Pirmkārt, par koka ēkām un koka ēku drošību, un vai mēs to vispār Latvijā darām pietiekami labi, vai varbūt, ka to vajag kaut kā pat valstiski mēģināt veicināt vairāk. Un otrs varbūt jautājuma daļa, tad, ja mēs teiksim no vienas puses to komunikāciju pareizāku veidot un maksimāli, teiksim, cilvēkus izglītot, kas būtu nepieciešams, lai tā tīri tehniski mēs varētu pieņemt, ka koka ēku būvniecība Latvijā, turpmākajā periodā sāk attīstīties daudz straujāk. Komunikācija un varbūt kaut kādi tehniskie investīciju šķēršļi vai vēl kaut kas. Kas ir jādara? Labs jautājums, kas ir jādara, jā. No komunikācijas viedokļa, manuprāt, svarīgi šobrīd ir mazāk aizrādīt, mazāk kritizēt, vairāk mēģināt iekāpt otra kurpēs un pastīties to perspektīvu, kā uz jautājumu skatās no otras puses un mērķiecīgi virzīt to, kas ir jēgpilni. Jā, tās idejas, neatkarīgi no tā, jo bieži vien mēs arī zinām, ka daudziem ir tāda tieksme, un parasti ģimenē ir kāds ar pārmetumu nedaudz tā kā sāsina, piemet piparus sarunai, ja, un tad ir cilvēki, kuri nav pieraduši pie tā visa, un tad tā komunikācija izvēršas par kašķi beigās. Un tas, man liekas, tas ir jāpārkāpj, jo tā izklausījās tā saruna par citām tēmām, kas saistīta ar koksni. Arī par uguni tā līdzīgi runā, un par to, kas būtu jādara. Man likās, ka tas, ko dara jau mūsu visi kaimiņi, pirmkārt, viņi mēģina pielīdzināt savu koksnes industrijas kvalitāti ar to, kāda ir kaimiņu valstīs, lai var veiksmīgi tirgoties, tādējādi nodrošinot savstarpējo šo preču apmaiņu un izpratni par to, kas ir kvalitātes apakšējā līnija. Un otrā kārtām, nevis veicināt izpratni par koksni kā modes lietu pie mums, bet tieši kā absolūti pragmatiska nepieciešamība. Ja, un tad šo to skandināvu pieredzi nest iekšā pie mums šeit jau tajā tādā praktiskajā līmenī. Nevis tādā vairāk kā visur redzamu koku vai visur skaistu koku, visur konceptu risinājumu. Ja, tas ir pa dārgu. Mums vajag jau tādas praktiskas lietas, lai tas mēs turpinātu veicināt iekšējā pašpatēriņa tādu vairošanos un nevis ārēju izēju materiālu patēriņu. Jā, ja vajag, tad, kā saka, apšujam to sienu, to reģipsi, ja? Bet galvenais, ka tā konstrukcija vajag, ir no koka, tas ir Latvijas koks, tas nav kaut kāds betons, kas tur atvests no sazina kurienes. Un ir tas mūsu CO2 tur iekapsulēts, es tā saprotu, vai ne? Jā. Izņemot to sadaļu par betonu, kur betons ir vajadzīgs, tur betons ir jālieto. Protams, katram materiālam savu vietu, tas ir skaidrs. Jo to es gribētu, ka tajā komunikācijā tieši šī pretnostatīšana materiāliem, tad, ka tā mums beidzot beidzās, jo mums svarīgi ir, ka mēs veselīgi attiecamies pret jebkuru materiālu un projektētājs katru materiālu uztver kā savu, kā teikt, izteiksmes līdzekli, kā savu instrumentu, ja viņš var izvēlēties to, šo un dabūt to efektu, kas ir vislabākais. Koks mums šobrīd dod divus lieliskus efektus - estētiku, veselīgu vidi un šo CO2 noglabāšanu, kas ir tā viņa vērtība. Viņš ir dārgāks izēju materiāls šobrīd vēl joprojām par citiem tipiskiem materiāliem, savukārt citi dod atkal tādu
iespēja nevīžīgāk attiekties pret kalpošanas ilgumu, ja, jo koks tomēr ir cimperlīgāks materiāls. Ja, un tādā veidā, bet tāpat laikā, jā, nu, tur ir tāds visu laiku svēršana un svarīgi, lai cilvēki nebaidās no tā koka, ja, nu, tādā ziņā. Edgar? Ja tā īsi padomāju, tas ļoti būtisks, svarīgs jautājums. Tad es teiktu, ka meklēt veidu, kā to izdarīt, nevis meklēt attaisnojumus, kāpēc to nedarīt. Jā. Ko tas nozīmē? Ka tad, kad mēs ejam caur tādu prizmu, ka mēs gribam to izdarīt, tas ir mērķis, tad tā sadarbība, komunikācija, Edvīns pieminēja dažādas nozares, viņi būs orientēti uz to, lai to izdarītu, nevis mēģinātu savu to sedziņu pavilkt uz savu pusi. Pēc savas būs, kas bieži vien notiek tajās būvnormatīvu pārskatīšanas komisijās, kur katrs nozares velk to savu sedziņu, savu pusi, lai pēc tam būtu labāks biznes. Ja? Bet tas nav tas, par ko mēs gribam vienoties. Jautājums, vai Latvijā mums ir svarīgi, ka mēs iekapsulējam koku, būvējam no koka. Tas jau nāk tāds strateģisks jautājums. Jau, ja? Un tad ļoti lielu lomu, ja par tādiem ieteikumiem runā, es domāju, varētu spēlēt pašvaldības. Mēs paskatāmies uz Zviedrijas piemēru jau daudz gadus atpakaļ. Es nepareizi izrunāšu to pilsētas nosaukumu Växjö. Växjos ir bijis, jā. Tātad arī nācies pabūt. Tas ir pilsētas arhitekta un pilsētas vadības pirksts, tas, ka viņi sabūvēja tik daudz ēkas no koka. Patiesībā tas ir pašvaldības pasūtījums veidot koka pilsētas vidi, un slaveni ar to ir, ja. Tātad, ja mēs gribam veicināt koksnes būvniecībā, tad mēs nevaram sagaidīt, kad tu, es, Edvīns, tagad uzbūvēsim koka māju kā patrioti un izkārsim karogu, ja, ka mēs esam koka patrioti. Nē. Principā tam jānāk arī tādam mērķiecīgam virzienam no valdību puses, ja, varētu tā teikt, kas ir konkrētā gadījumā pašvaldība, kura var sekmēt un varbūt atrast instrumentus, kā veicināt. Ja, un tad arī cilvēkiem pašiem, ja, kas mums būs svarīgi, noteikti, ka tas ir ekonomiski izdevīgi. Ja es salikšu visu kopā un sapratīšu, ka tā parastā mūra ēka man sanāk krietni lētāk, ja es saskaitu visus izdevumus, apdrošināšanas un visus riskus kopā un tā, tad būvnieki vēl bieži vien varbūt nevisai pazīst to koku un sabūvēs ne tā un būs problēmas ar to koksni. Tie ir visi tādi argumenti. Pirmām kārtām mums arī, es nesaku, ka mēs neprotam būvēt no koksnes, bet tam arī ir jābūt tādā līmenī, lai mums nebūtu to melno stāstu, lai nebūtu tās darvas karotas medus mucā. Ja, kas viens gadījums, un tad tas uzreiz izskan, kā minēja sabiedrībā, dega koka māja. Ja. Un, jā, tas ir tāds neviegls process, kurā mums, es domāju, ir jāmetās iekšā. Mēs esam valsts, kurā ir CO2 resursi, un vienkārši atdot to vāciešiem, austriešiem, šveiciešiem, kas to grib izmantot. Ja? Tas nav īpaši gudri, bet, kā jau Edvīns teica, tas vilciens brauc promiņā, ir jālēc iekšā un ir aktīvi. Jāizmanto, jāliek vairāk Latvijā iekšā. Redzēs, kā attīstīsies tā CO2 glabāšanas jautājums politiskā līmenī nākotnē, bet aktualitāte, es domāju, pieaugs tikai. Zināšanu apmaiņa, sinerģija, kopā strādāšana ar mērķi. Mēs gribam izdarīt, nevis gribam neizdarīt vai atrast iemeslu, kāpēc to neizdarīt. Ļoti labs komentārs noslēgumā. Vēl es varbūt gribētu skatītājiem atgādināt, ka patiesībā biedrība Zaļās mājas šī gada pavasarī, ziemas beigās nāca klajā ar brīnišķīgu filmu, kas pieejama Zaļo māju YouTube kanālā. Droši sameklējiet internetā tieši par koka būvniecību Latvijā un par skaistiem piemēriem, kur tas ir izdarīts. Un varu pačukstēt mazliet priekšā. Šobrīd top filma par koka ēku piemēriem tātad dažādās mūsu kaimiņu valstīs vai pāri Baltijas jūrai un Eiropā, kur atkal jau būs iespēja smelties iedvesmu un paskatīties, ko dara citi un kā viņi pret to attiecās. Tā kā kopīgi uzkrājam zināšanas, kopīgi mēģinam mainīt arī savus priekšstatus par to, kas ir koks un uguns. Un kamēr jūs to darat,
mēs gatavojam kādu nākamo Koksnes gadsimta raidījumu un tiekamies visdrīzāk pēc pāris nedēļām. Uz redzēšanos, draugi! Slavu!